Tas izturējis daudz, bet daudz ir ticis arī mīlēts. Tā Dievs mīlestības sēkla, kas sēta mūsu katra sirdī, ir īpaša. Tā ļauj mūsu kokam augt. Stumbrs pāriet zaros, zara salago. Pavasarī mēs redzam, kā reizēs pulku, un pēc vasarā tas lapo. Mēs katrs esam daļa šī stiprā koka. Mēs katrs esam šeit, jo mēs zinām, ka šī ir vieta, kas ir mūsu sirdīs. Šis ir laiks, kur veltām sev. Un tā ir mīlestība, draudzība, humors un prieks, kuru mēs nododam tālāk saviem bērniem.
vēsturi cilvēks var iemācīties. Zini, Terēzīt, šķiet, ka vēsturi iemācīties nevar. Vēsturi var mēģināt izprast, izzināt un mēģināt noskaidrot, kā tu vici. Nu jā, vēsturi mācīties skolā nav mīļākā lieta. Bet klausoties Omes vecteiksmiem un jūsu stāstos par senajiem, tālajiem laikiem, man gan patīk. Ar senajiem tālajiem tu domāji 10, tos 15, 20 līdz 40 gadus atpakaļ? Nu, jā. Kādam tie ir tālie un senie laiki, bet patiesībā, ja tas bija pavisam nesen. Jo šeit uz skatuves dejo arī dejotāji, kas kādreiz dejoja jau pirms 50 gadiem, bet ja jūs paprasītu, kad, man teikt tikai vakar. Bet man liekas, jā, viņi ir pelnījuši aplausus, vai ne, tie dejotāji? Bet zinu, ko meitenes, man liekas, ka mēs varam izstāstīt arī savu stāstu. Par to, ka saldinieki ir lepni, mums ir sava kadriņa, mēs esam arī pilni ar humoru un, protams, dejotāji ir vienkārši draudzīgi, vai ne? Ir tā? Lai skan nākamais stāsts. Saldu ēdu, saldu dzēru, saldu vodki nomazgāju, spēlē labi spēli, lai ar meitu rinni griezt. Saldus kadriļas pirmā tūre. Otrā tūre. Trešā tūre. Ceturtā tūre. Piektā tūre. Uz
Dāmas, kā jums šķiet? Man liekas, ka līdz ar dejas mīlestību skolotāju kurses dejotājiem nodevusi ir arī labu humora izjūta un dziedāšana autobusos. Jā. Mums aplaši bija jādzied skolotājai līdzi, un balvas pēc koncertiem vienmēr bija obligātas. Ome, tu vēl kādu no saviem deju biedriem arī satiec un atceries? Protams, Terēzi, kursā dzimušās draudzības dzīvo pāri laikiem, tāpat kā humors. Aicinām jūs paskatīties uz kursā dzimušajām draudzībām. Kad gadīgi es malku skatu,
Jā, bet vai jūs kursas dejotāji tur tribīnēs vēl atceraties jautros brīžus kopā ar kolektīvu? Jā, es atceros. Kā reiz mēs aizbraucām uz koncertu. Tautas namā durvis ciet, neviens koncertu negaida. Izrādās, ka laikam atcelts. Bet mums tas paziņots nebija. Bet tas jau mūs netraucēja uzrīkot vallīti līdz rīta gaismai. Es zinu stāstu par puišu zābakiem, kuriem pēc mēģinājuma atlīmējās zole. Labi, ka vietējie aizdeva melno MacGyverēm. MacGyverēm glābi situācijas. Bet vai jūs, mīļie, atceraties, ka autobusos parasti tas, kurš pirmais aizmiega, dabūja kādu jociņu, kā padomu laikos uz ārzemēm braucot, vienmēr brauc līdz kāds absolūti neitrāls novērotājs. Vai atceraties, ka saplīšušās bikses, gan kurpēm norautās siksniņas, gan ierautās lentes magnetofonos un citautu dejas, kuras bija jādejo tos brīžiem mistiskos soļus? Mīļie, vai jūs atceraties, kā mēs katru ik 5 gadu līdz pēdējai vīlītei esam izlījuši deju svētkumus, vai ne? Jūs uzklausoties šķiet, ka vai katrā koncertā kaut kas nogājis šķērsā, par ko visi ir uzjautrinājušies. Cerams, ka šajā koncertā tāds nekas nenotiks. Pipari, tev smēles jāpieklauvē 3 reizes pie koka. Un 3 reizes jāpārspēl par kreiso plecu. Dziedat līdzi! Kad kas nenotiek, kad kas nenotiek, trīs vecelītes sēdēja uz sola dārziņā un savā starpā runāja, kā aiziet dzīvīte. Visi kopā! Un savā starpā runāja, kā aiziet dzīvīte. Teic 70 gadīgā, hei māsiņ, paskaties, man pašas īstie manti vēl ir saglabājušies. Visi kopā! Man pašas īstie manti vēl ir saglabājušies. Pēc pēliet! Kad kas nenotiek, kad kas nenotiek. Teic 80 gadīgā, hei māsiņ, paskaties, man pašas īstie zobi vēl ir saglabājušies. Visi zobi! Man pašas īstie zobi vēl ir saglabājušies. Kad kas nenotiek, kad kas nenotiek. Teic 90 gadīgā, ko jūs māsas no
atcerieties, man meitas nemainība vēl ir saglabātas. Visi kopā! Man meitas nemainība vēl ir saglabātas. Un atļauj, ka duši kad nekas nemanīja. Pašlaisies skolīt. Ko tu ar mani tagad darīsi? Iesaļina malēņa, pilnītes saujiņā, lai tie uz
stāvēju vidū jūras, sveķu celmā galināju. Es stāvēju vidū jūras, sveķu celmā galināju.
Nīcā un vārtā bruči sarkani kuršu pārts uguns krāsā dzīves, aiziet mājur valdi kuteņi Dobi kā bungas visa dunda kā tu, no jau kolgā asi tavi izvien, liepa ēnā vecie puši dzien. Kur zeme, kuru uguns spīd, mūži kā saule rīt zvaigznes kā mūži grib kur zeme. Kur zeme pītes dēlins sauc, vēži kā jūra, lūdz jūra kā vēži pušauc. Uguns, kas dzīva cauri puteņiem iet, karsta kā puķe baltai pasaulei dzied. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam Klausies vecā jūra atkal dūm, jauniem lai acīs mūžam kā varda gūts, rokās lai mūžam kalnes āmuri dūm, bāliņš ar baltām rokām likteni kāds, pāri jūrai skanēs viņa vārds. Kur zeme, kuru uguns spīd, mūži kā saule rīt zvaigznes kā mūži grib kur zeme. Kur zeme pītes dēlins sauc, vēži kā jūra, lūdz jūra kā vēži pušauc. Mūži kā saule rīt zvaigznes kā mūži grib kur zeme. Vēži kā jūra, lūdz jūra kā vēži pušauc. Pērkonītis dildināja savus kaldus kumelīņus, apļāvīja pāriedams izklanīgos palacīņus, zeme ceļa sīku kādu santa pupu apledāma. Siedējam līdz pašām debesīm, Debesīs zvaigžņu lauki, diamantīnu mācelīts, mēnestīņa kumeliņi, saules mēnes vīzina. Debesīs zvaigžņu lauki, diamantīnu mācelīts, mēnestīņa kumeliņi, saules mēnes vīzina. Pagāda man zemīte pār visām zemītēm, kalnā teka avotiņš, lejā pupe baltu ziedi, Viņojās ir rūcu lauki, pilnu vārdu nobrieduši, Dieviņš tuvas māmiņā, katru vārdu briedināja.
Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis. Sacījis mūsu izcilais novadnieks Māris Čaklais. Man šķiet, ka ik katrs no mums, kurš ir bijis tuvākā vai tālākā saistībā ar skolotāju Veltu Lodiņu, ir tam apliecinājums. Es šeit pie mums uz podestiem aicināšu šī brīnišķīgā koncerta visu deju mammu Inesi Bušu. Es mācīju danci vest līkumiņu līkumiem. Es slavēju vieglu soli, kā riteni ritināt.
uz deju laukuma visi kursas esošie un bijušie dejotāji. Un uzgatavosim arī šeit esošajām Tautsdeju ansambļa kursas studijām, jaunākajai un vecākajai grupām. Saldus novada domes priekšādātāja vietniece izglītības sociālajā un kultūras jomā Inta Vanaga. Sagaidām Intu šeit pie mums uz podestiem. Labvakar, jubilāri, labvakar, deju draugi, kursas draugi, deju mīļotāji un cienītāji. Ar ovācijām ir izskanējis lielkoncerts. Un es saprotu, ka ir uztraukums gan jums, gan mums, bet noslēdzies ir koncerts, un es varu teikt, ka kursas 75 gadu pastāvēšanā ir kaut kas maģisks. Jūsu ilgadējā vadītāja ir kļuvusi par leģendu ne tikai novadā. Uz lielkoncertu, kas pulcēja vairāk kā 500 cilvēku, ir izpirktas biļetes nepilnu 2 dienu laikā, kur nebūtu uz lieliem māksliniekiem tik ātri netiek iegādātas biļetes. Gadu darbība kursu ir veidojusi par novada zīmolu, vērtību un lepnumu. Saldus novada domas vārdā es saku katram dalībniekam lielu paldies, un doma jums jubilejas reizē dāvā patiešām lielu, gardu kūku, kura jau ir nogādāta bērnu jaunatnes centrā, kur turpināsies jūsu svinības. Ko lai jums novēl? Pirmajā daļā Veltes Lodiņas meita teica 25 gadi. Tas ir 2050. gada pavasarī, svinam 100 gadi. Un es esmu pārliecināta, ka pēctecība noteikti būs, jo mums sāk dejot bērni jau pirmsskolas izglītībā. Vēlreiz mums paldies par skaisto koncertu. Un Ziedņas izteikti. Pie mums aicinām Latvijas Nacionālā kultūras centra direktori Signi Pujāti. Godātie dejotāji, šai pusē, dejotāji, tai pusē Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā izsaku lielu cieņas apliecinājumu jums katram par mīlestību dejai un sveicu jūs dubultajā jubilejā. Velti, kas tiešām ir kā tāda mītiska liepa, kuras pēnā jūs pulcējaties gan mēģinājumos, gan koncertos, gan, kā es saprotu, kursieši ir pa visu Latviju. Un šodien šeit mēs jūs redzam tādā brīnišķīgā sastāvā. Velti ir tā, kas ir iedvesmojusi savus pēctečus, kolektīvu vadītājus, repetitorus, koncertmeistarus. Jūsu vidū es gribētu teikt, ka Saldus ir tāds arī kā pasaules centrs, jo nevelti skatoties arī horeogrāfus. Es saprotu, ka jūsējie ir ne tikai Velta, kas ir kā virsvadītāja, svētku virsvadītāja, bet arī Gunta Skuja, Zanda Mūrniece ir jūsējās, un es domāju, ka jūs ar viņiem lepojaties. Un lai šīs dejas spars, dejas mīlestība, cilvēku mīlestība nezūd. Un jau arī kā
mana kolēģi iepriekšējā runātāja Inta minēja, ka jūs dejojat no agras bērnības un lai tas tā tagad un vienmēr. Un, protams, ir skaidrs, ka parasti jau saka tā, ka mākslinieckais vadītājs nevar bez tā kolektīva un kolektīvs nevar bez tā mākslinieckā vadītāja. Bet šodien tādai vēsturiskam apliecinājumam pasniegšu zvaigžņu rakstu, mēs Latvijas Nacionālā kultūras centrā tā saucam apbalvojumu gan kolektīva vadītāja, gan arī pašam kolektīvam. Ļaujiet to ielasīt, tātad Latvijas Nacionālā kultūras centra godaraksts Saldus novada turisma informācijas un kultūras centra tautas deju ansambļa kursa mākslinieciskai vadītājai Inisai Bušai par nozīmīgu un ilgadēju ieguldījumu skatuviskās tautas dejas mākslā, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, tālāk nodošanā un novada kultūra vides veidošanā, sveicot kolektīva 75 gadu jubilejā. Un vēl viens zvaigžņu raksts iegūs pašas vadītājas vēstures arhīvā. Un Inese tiešām no sirds paldies. Un mēs droši nāks kopā arī varam uzliekot rokas sirds pateikt paldies visiem iepriekšējiem vadītājiem, kuri ir turējuši augstā godā kursas tādu dzīves ciklu, un tiešām, lai jums ir spēks, un lai galvenais foršu vēlīt šo vakaru. Un vēl atzinību vēlos pasniegt kursas koncertmeisterei Ingūnai Vējai. Vārds Saldus novada pašvaldības aģentūras tiks centras direktorei Kristai Vindedzei. Labvakar, skatītāji, labvakar, mīļā kursa un absolventi! Paldies, Edita! Tas bija tik brīnišķīgi, tik emocionāli, jo arī mana mamma, kas sēž skatītāji rindās ir lodiņas, absolventi un kursnieci, un dejoja kopā ar tavu mammu, tas bija brīnišķīgi caur dzīvēm un skaisti. Un Ines, deju virpulis Saldus novadā negrieztos tik raiti bez tevis. Tie jaunie cilvēki, kuriem tu iemāci ne tikai deju soļus, bet patiesībā kļūt par lieliskiem cilvēkiem, jo viņi mums palīdz gan pasākumos, gan ir brīnišķīgi savās skolās. Tu iedod viņiem daudz vairāk. Par to es tev saku no sirds. Paldies, godraksti, noteikti pelnīti. TDA kursa dāvanu es jums pasniegšu pirmajā mēģinājumā, jo ir jau arī dzīve pēc ballītes. Ticiet man! Bet mīļie absolventi un visi, kas rada iespēju atbraukt uz Saldu, mēs jūs vienmēr šeit gaidīsim. Un es sen nebiju nosaukta par Tomu mazo māsu. Ines, paldies tev! Daudz laimes dzimšanas dienā! Paldies, Kristai! Un šovakar vislielāko paldies mēs noteikti sakām jums, mīļie dejotāji. Mīļie dejotājiem aplausi! Bet šis koncerts nevarētu tapt bez, gribētu teikt, 1000 skudrijām. Tādēļ mazliet uzmanības un paldies uz video.
Un vēl arī milzīgs paldies koncertmeistarei Jāgaitai Pilaniecei, kurā šodien ir dzimšanas diena. Scenāriju tagad es varu šitā. Un tieši tāpēc, ka mēs tevi tiešām no sirds mīlam. Un tieši tādēļ mēs gribam tev kaut ko dāvināt. Bet ko un kāpēc izstāstīs tavs palīgs, tava palīdze un meitene, kuru tu arī esi iemācījusi mīlēt deju. Sagaidīsim kursas vadītājas asistenti Kristīni Bērziņu. Tāpēc runāts, ka man ir tas brīnišķīgais gods šobrīd runāt visu šo dejotāju vārdā, jo mēs visi tevi ļoti mīlam, patiešām. Un mēs no sirds tev sakām lielu paldies par to, ka mums bija šī iespēja šodien šeit būt, gan studijām, gan visiem pārējiem arī absolventiem. Un īstenībā ir tāds burvīgs latviešu teiciens par to, ka parādi, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu. Un es domāju, ka mēs varam noteikti pateikt parādi, kas ir tavu kolektīvu vadītāji, un tad mēs varam pateikt, kāds ir tavs kolektīvs. Un tā kā tu mums esi tik brīnišķīgi, un to, cik ļoti tu mīli deju, un kā tu spēji mums visiem to dot, es domāju, ka ir skaidri redzams, ka mums ir paši brīnišķīgākie dejotāji, kursus jaunieši ir paši brīnišķīgākie, labākie, un pateicoties tev, jo tieši tādi arī esi tu. Un šovakar tu esi jau saņēmusi tik daudz paldies vārdus no visiem, bet kā jau dejotāji, mēs mākam pateikt arī paldies dejām. Un arī šovakar mēs tev esam nolēmuši pateikt paldies ar deju, kura ir visiem diezgan labi zināma un ir sevišķi kursai ļoti mīļa un tuva. Ja varbūt mēs viņu nedejojam tik daudz koncertos, bet mēs viņu dejojam mēģinājumos, mēs viņu dejojam ballītēs, ārpus ballītēm, dažādos pasākumos un, ja vajag, tad arī autostāvvietās. Tā kā ir dejas, kuras ir pelnījušas būt un inesīt, lai šī deja mums iegriež tādu varenu jaštru ballīti un paldies tev par visu, ko tu mūsu labā dod. Paldies tev! Dejo visas kursas, lai skan Abrama poļkā! Abrama poļkā!
lai dēļa Kamila, mīļš visiem, paldies uz satikšanos! Baltijā boliņš, kur mēs sīgi rājāmies, tur zemīte puša plīks, kur mēs sīgi rājāmies, tur zemīte puša plīks. Vadītājs asistenti. Lūdzu, mazākie nāk priekšpusē. Tie, kas var palikties, iet aiznegurā. Pietupjās, studija mīgā tupjās. Jūs vēl varat piecelties pēc tam. Nākam pulcējamies aiz studijas. Beidzot, es varu komandēt mammu. Atvienreiz dzīvē. Nu tad tā, Andrejs ir tas pa vidu ar to aparātu rokās. Terezina. Nu tā. Brīnišķīgi čupiņu bildes arī tātad bijušie TDA, visi pārējie varam sataisīt čupiņu bildes.